ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm, jo mans jūgs ir maigs un mana nasta ir viegla. Ja viņš mūs aicina pie sevis, zinot mūsu trūkumus un cilvēcisko vājumu, mēs nedrīkstam viņam atteikt. Nedrīkstam palikt vienaldzīgi pret viņa aicinājumu. Jo, ja mēs paliekam vienaldzīgi un vieta, kas mūsu dvēselē ir paredzēta Dievam, paliek tukša, tad šo vietu aizņem kas cits, kas nav Dievs. Un lai kas tas arī būtu, tas nekad nespēs piepildīt mūsu dvēseles ilgas. Tāpat arī mēs garīgajā dzīvē esam gatavi uzņemties grūtības. Jā, nevienmēr tas ir viegli. Doties uz dievnamu, lūgties ģimenē, darīt labu. Bet mēs esam gatavi uzņemties šīs grūtības, jo zinām, ka katram Dievs ir sagatavojis tādu algu. Katram ir šī garīgā medaļa, mūžīgā dzīve, kas ir daudz vērtīgāka par visām olimpiskajām medaļām.